Dzīvokļa ārdurvju sākotnējās slēdzenes. Augšā zirneklis čiza itāļu uz 4 apgriezieniem, strādā uz augšu uz leju, garantija pusotrs gads, un apakšā papildus slēdzene somu abloja. No iekšpuses nāk papildus rokturītes priekšērtības. Teiksim, ja kāds no iekšpuses aizslēdz uz rokturīti, tad no ārpuses var papildus atvērt ar atslēgu. Ir iespēja mūsu metāla durvīm iegādāties papildus mehānismu nopatentēto ķēdīti. Šis ir papildus iespēja, ko var lietot tādā ziņā, ka jūsu durvīm ir augsta skaņas izolācija un jūs baidaties par to, ka jūs nedzirdēsiet, kas pie jums klauvējās. Tas ir papildus mehānisms, ko var pasūtīt, kas nāk šeit apakšā papildus rokturis, kas strādā eņģu pusē papildus zirnēklis. Un viņš durvis atvērs tikai uz noteiktu attālumu. Viņa strādā tādā veidā. Teiksim, jums kaut kas pieklāvē pie durvīm, jūs skatieties atsteņā no iekšpuses. Ziemā ir tā, ka ātri paliek tumšs koridors, vai nu izdegusi lampiņa, vai nu kāds ir atsteņai priekšā roku pielicis, un jūs no iekšpuses neko neredzat. Jums caur durvīm būs uzprasīt diezgan sarežģīti, tādēļ, ka mūsu durvīm ir ļoti augsta skaņas izolācija. Jūs pirms atverat no iekšpuses slēdzenes, jūs uzliekat to ķēdīti, varat vaļā durvis, un durvis vairāk neatverās. Ja šeit kāds iebāž roku savu un mēģina viņu noņemt, to nav iespējams izdarīt. To ķēdīti var noņemt tikai tad, kad durvis ir pilnībā aizvērts. Ja to ķēdīti kāds mēģinās laust, viņi iztur līdz 530 kg. Ja 530 kg pārsniedz, tad sāk locīties durvju vērtne un durvju kārba un ķēdīti vēl iztur. Ir iespējams arī likt augstākas drošības slēdzenes. Ir iespējams likt apakšā galveno slēdzeni ASA Zviedru, kas ir pasaulē ir atzīta par pirmo labāko slēdzeni. ASA ir ļoti augsta aizsardzība pret izvapšanu. Augšā mēs piedāvājam ļoti labu komplektāciju, sanāk ASA ar itāļu zirnekli ātrā ar pārkodējumu sistēmu. Šai slēdzenei ir ļoti laba iespēja, ja jūs nozaudējat atslēgu, jums nav jāmaina visa slēdzene. Jūs iekonomēsiet pusi cenu no slēdzenes. Jums vienkārši ir jāiegādājas pie mums jauns komplekts ar atslēgām. Jums vienkārši ir jāatskrūvē šis lodziņš no iekšpuses, un iekšā jums būs nūklī, kas ir jāizskrūvē ārā ar šitādas pincetes palīdzību. Jūs vienkārši viņu uzliksiet, atskrūvēsiet uz 2 skrūvēm, ieskrūvēsiet šo jauno, un jums strādās atslēga uz 5 jaunām atslēgām. Ir iespēja arī stādīt vienu no augstākās kvalitātes slēdzenēm, tas ir Čiza Cambio ar pārkodējumu sistēmu. Pārkodēšana strādā tādā veidā. Jūs atveriet vienkārši uz 4 apgriezieniem slēdzeni ar veco atslēgu, ieliekiet speciālo nūju, līdz klikšķim pagriežiet, ieliekiet jaunu atslēgu, un durvis strādās uz 5 jaunām atslēgām. Var pārbaudīt veco atslēgu, tā vairs nedarbojas. Ja jums ir, teiksim, vairāki dzīvokļi, visos dzīvokļos ieliekat durvis ar šādu slēdzeni, un visus dzīvokļus uzsvērsiet ar vienu atslēgu.